Latvijā ir sācies Eirovīzijas jeb dziesma 2013 bums. Pavisam drīz mēs uzzināsim tā mūziķa, tā dziedātāja jeb dziedātājas vārdu, kur Latviju pārstāvēs uz lielās Eirovīzijas skatuves. Tas gan vēl priekšā, bet šoreiz un šobrīd rubrika Kafija ar zvaigzni, kas notiek sadarbībā ar Double Coffee. Un joprojām sirsnīgi un lielu paldies mēs sakām Jānim Riekstiņam. Viņa ir viena no retajām dziedātājām, kurai jau ir bijusi iespēja stāvēt uz lielās Eirovīzijas skatuves. Un, kas zina, iespējams, šī būs otrā reize, kad viņa patiešām kāps uz lielās Eirovīzijas skatuves. Par ko es runāju? Daudz, protams, jau nojaušu. Tā ir dziedātāja Liena Kendija. Sveiki! Labdien! Labrīt! Labrīt, labdien! Labrīt, labrīt! Kur no rīta tāds smaids, tāda enerģija? Cikos tu pamodies? Pamodos 8 un, zini kā... Tevi ieraugot vienmēr smieku nāk. Es jokoju. Tas ir pozitīvi. Pozitīvi, jo, mēs viens otru ļoti pozitīvi. Godīgi sakot, es tev gribēju atnest, bet aizmirsu pēdējā brīdī. Bet es sāku taisīt kolāžu no visiem žurnāliem, kas man, tur, teiksim, ir sakrājušies kaut kādu gadu laikā. Un es atradu daudzas bildes, kur mēs kopā ar noskūtiem matiem esam. Un, protams, kad par mums nerakstīja īpaši neko labu, bet tik un tā baigi mīļi un smieklīgi. Nu, lūk, paskatīsimies, kas tad ir uz žurnāla privātās dzīves vāka. Vārpiņu uzsākt cīņu par alimentiem. Starp citu, arī tev ir bijusi pagātnē jau šķiršanās. Tā ir patiešām tāda cīņa, ja tas ir vienkārši tāds PR, lai būtu uz vāka. Kā tev šķiet? Es nezinu, man nav cīņa, jo man neviens nemaksā alimentus. Tu esi patstāvīgs sieviete, tu pat visu vai? Nē, es būtu priecīgi, ja man kāds palīdzētu. Bet, īstenībā, nē, man palīdz bijušā vīra vecāki kaut kādu daļu vismaz uzdevumu viņi pilda. Nu, ko tālāk dodamies eksprezidents mazmeita piedzimus mājas dzemdībās, tātad Vairvita Freiberga mazbērni dzīvei sniedz pavisam jaunu kvalitāti. Tātad varam Pirmais mazbērns, ja? Otrais. Oi, nu 2 tad jau ritīgi forši. Es par ļoti mīlu bērnus. Ja man būtu vairāk laika, es noteikti varētu būt kārtīgi daudz bērnu māte. Un tāpēc arī tavs dēls Sebastiāns izskatās tāds ļoti mīlēts bērns. Zini, kā uzreiz var pateikt. Nu, tu skaties uz bērnu, viņš ir mīlēts. Nu, tā it kā nevar teikt, kad kāds bērnu nemīl, bet var redzēt. Kad, man arī tā liekas, ka pēc bērnu uzvedības, kā viņš izturās pret saviem vecākiem, var pateikt, vai viņiem labas attiecības vai nē, jo mākslīgi to nevar uztaisīt. Un, jā, protams, man dēls ir man viss. Runājot par dzemdībām, tad bērniņš ir piedzimis mājas dzemdībās, par to arī tiek lausti šķēpi, vai teiksim, tas notiek slimnīcā vai mājās, kam tu dod? Lausti šķēpi tiek kāda, man liekas, kādam starpība, ja tu gribi dzemdēt mājās un tā jūties ērtāk, un katrā ziņā, man liekas, ka jāklausās ir to, ko sieviete vēlās, nevis to, ko kāds cits no ārpasaules vēlās. Atšķirībā no internetu portāliem, kur ļoti plaši tika atspoguļoti Eirovīzijas pusfināli, prese ļoti tā minimāli par to raksta, un arī bildītas ir tikai dažas. Tātad Eirovīzijas pusfinālistu Stila Knīfi par to privātā dzīve. Nu, piemēram, Samantai Tīnai Līgavas kleita nes veiksmi, laimīgi apavi nigērieti pievīla, Berezina iedvesmojusies no Keitijas Perijas. Slikti kopēt, manuprāt. Stafētiskas spēks ir vīriešu krekls. Paldies Dievam, ka ne nāc krekls. Tad būtu tā dīvaini. Runājot par, tu viņus visus redzēji. Kas tev, tie ir vizuāli patika uzrunājumi? Varbūt tās nav šeit iekļauti tie cilvēki, kas man patika. Nē, man patika arī šie cilvēki, bet tieši vizuāli. Es nezinu, man ļoti patika Pēra. Jo ļoti tādi jautri un atraktīvi. Man patika arī Foks Lima, ļoti interesanti bija un vispār tādas jaukas meitenes. Man patika, īstenībā man patika arī Kristīna Šomas. Es domāju, ka viņai vismaz 6. otrajā pusfinālā. Īstenībā otrais pusfināls mani visvairāk pārsteidza, jo pirmkārt nebija īsti ko. Es nevarēju īsti izvēlēties to spēcīgāko 6, jo visi bija ļoti līdzīgi. Bet man likās, ka daži spēcīgi, kuriem vajadzēja noteikti tikt, netika.
Un man tas bija liels pārsteigums, jā. Par Eirovīziju vēl parunāsim turpinājumā, bet esi žurnālā Privātā dzīve, tātad ir Rakstiņš, Skūpsti un Bučas privātās dzīves izstādē. Dziedātāja Liena Kendija viesus priecēja arī jaunākajām mīlas dziesām no savu repertuāru. Pēc uzstāšanās viņa ar Buču sveica uzticamākais fans dēls Sebastians. Jā. Kāpēc piedalījies šajā izstādē Skūpsti un Bučas? Zin kā, man ir tā, ka ja man mīļi uzrunā pieklājīgi vai pazvana, tad es nevaru atteikt, jā. Citreiz varbūt tās pat gribētu atteikt, bet es īsti nevaru, tāpēc, kad ļoti jauki cilvēks pazvanīs. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, jā, kad vienkārši privātā dzīve tā ļoti skaisti uzrunāja un pieklājīgi. Man likās, jā, kāpēc nē, sevišķi, ja vēl mana bilde ar manu dēlu ir iekļuvusi tur kaistīgāko vai tur mīļāko Skūpstu, kas saka, sarakstā, tad vēl jau vairāk man ir. Ja tas ir tāds pozitīvs un tāds enerģētiski, kas saka, gaišs pasākums, tad man vienmēr ir prieks piedalīties tādos pasākumos. Saki, vai tavs dēls Sebastians jau ir apredzis ar kamerām, ar fotografēšanu, jo cik esmu tā novērojis, viņš tik ļoti brīvi jūtās, it kā viņš būtu pats piedalījies kaut kādā realitātes šovā, viņam pilnīgi neuztrauc. Kāds filmē vai kāds fotografē? Jā, redzi. Man varbūt tās nebija tā kā Sebastianam, ka es varētu dzīvot pa kamerām no vēdera, jā, principā, jā, no nedzimšanas līdz piedzimšanai, un pirmā intervija viņam bija, kad viņam bija 3 gadi, jā, tā kā es domāju, kad viņam principā tā bagāža krāsies ļoti liela. Nav viņam nekāda problēma, viņš ir ļoti atraktīvs un viņš ir ļoti uz āru vērsts tāds, un jo viņam vairāk cilvēki, kas skatās, jo viņš vairāk izdomā, ko darīt, un tā kā viņš tāds aktierīts ir. Ko vēl par dziedātāju Linda Līna? Sācies kaut kas nezināms, liels un labs, un Linda Līna apskatēja žurnāla lapās ir izlikusi savas klētas, tātad ir mežģīņu kleita, līngavas kleita, zaļā kleita, ir arī pērļu rozā kleita, zelta kleita. Varam apskatīties frizūras, kā tev Lindas Līna kleitas? Pirmkārt, es gribu Lindu apsveikt ar fantastisko koncertu, kas šodien būs, jā? Šodien, jā. Un vakardien bija, man liekas, ka mēģinājums, jā? Un sākās koncertūra, jā. Jā. Apsveikt ar to, tas ir baigais malacis. Vēl es gribu pateikt, ļoti esi izmainījusies ārējā izskata ziņā, es notievējis, un tas ir, es zinu, ko tas nozīmē, jo es visu laiku sēžu uz diētām, jā, un malacis to ir ļoti labi izties, un man liekas, tas jaunais tēls ir, tāds, kā kulaks uz acis, zin kā, ļoti, ļoti piestāv viņai. Žurnālā, kas jauns, jūs varat aplūkot, kur Uzavas mīlas ceļojumu, un, piemēram, Inters Busuls iesaka baudīt itāļu ēdienas restorānā. Inters Busuls arī ir piedalījies Eirovīzijā, un pēc tam Latviju pārstāvējis uz lielās skatuves Maskavā. Uz lielās Eirovīzijas skatuves, Latvijas lielās Eirovīzijas skatuves, tu kāps ar numuru 7. Tavā dzīvē ir laimīgais skaitlis. Es domāju par skaitli 7, ko viņš tev nozīmē? Man visi skaitļi ir 7, man visi skaitļi ir laimīgi. Man liekas, tas, kā mēs pozitīvi sevi noskaņojam ar jebkuru skaitli, tas mums arī būs laimīgais. Ja es tagad iedomāšu, saku, nē, 7 man nebija laimīgais, tad arī nebūs laimīgais. Man liekas, ka laime nav atkarīga no skaitļa, laime ir atkarīgs no tā, ar kādu sajūtu un ar kādu tad pozitīvo enerģijas lādiņu tu ej uz šo savu, kā pateikt, priekšnesumu, jā, uz skatos. Un vai tu esi pirmais vai 7, vai tu esi pēdējais, tam nav nekādas nozīmes. Galvenais ir iedot tam skatītājam to mīlestību, to enerģiju un to informāciju, ko tu esi vēlējies iedot, un tad viss būs kārtībā. Starp citu, par tevi šobrīd jau ir ļoti liela interese no maniem kolēģiem, kur ir Eiropā, un tas viss, acīm redzot, tāpēc, ka tu jau reiz esi bijusi uz lielās Eirovīzijas skatuves ar grupu Pirates of the Sea.
tev ir bijušas jau arī intervijas, neskatoties uz to, ka tu neesi uzvarējusi vēl pagaidām, bet interesi jau par tevi ir. Interese ir ļoti liela, un man tiešām kaut kādi 10 internacionālie radio un kaut kādas žurnāli ir prasījuši, lai nosūtu dziesmu un sūtīšu, kad viņi pamanīja un tā. Un man vakardien bija intervija Amsterdams, nevis Amsterdams, bet Nīderlandes Eirovīzijas internacionālajā radio. Un es sarunājos ar cilvēku, kuru es jau reāli satiku 2008. gadā, un mēs iedziedājām ar pirātiem viņiem tur vienu tādu hītiņu. Nu jā, man liekas, ka ļoti daudzi vienkārši atcerās to, cik mēs pozitīvi bijām ar pirātiem, kādu stāsts Roberto stāstīja, un visi gaida to. Viņi zvana man, un viņi saka, nu, es ceru, ka tu nāksi ar tādu pašu stāstu kaut kādu tā un tā un tā, un viņiem ļoti patīk, kad ir kaut kāds konkrēts izdomāts stāsts par tavu dziesmu, jā, ko tu visu laiku vari izspēlēt katru reizi. Un viņiem patīk interesanti cilvēki, un es domāju, ka es neesmu garlaicīgs. Tu neesi. Kā šis stāsts, tavs Eirovīzijas stāsts beigsies, to mēs uzzināsim jau sestdienas vakarā. Jums visiem ir jāskatās Latvijas televīzija, iespējams arī internetā kaut ko rādīs, un tad jau mēs ar tevi gan sestdienā parunāsim par tām sajūtām, par to, kas notika, un tā tālāk un tā joprojām. Šī bija rubrika Kafija ar zvaigzni, kas notiek sadarbībā ar Double Coffee. Tiekamies drīz!